Atkal esam pie mana mazā jaunā permadārziņa. Šajā vietā es domāju šodien sākt veidot siltumnīcu. Nelielu. Kāda viņa izskatīsies, tiešām nezinu. Ir reizes patīrot nedaudz mežu. Mēģināšu sākt mazākies tīvus iztīdzējus reglīgi. Pāris stundu laikā no tā mežiņa esmu pārvedis jau daļu siltumnīcai domāto materiālu. Tagad beigās izdomāju šitā piesiet tačkiņai, jeb ķerrai, bet pirms tam šitos sanest tāpat mierīgi uz pleciem. Izdomāju, ka siltumnīcai tomēr sānas taisīšu sānu balstas no ļoti vecas, sazāģētas it kā malkas, bet labi izžūšas zem šīs brūkošās simtgadīgās kūtiņas. Nojums. Tā es lūk divas lieku uz ķerras, piešņorēju un velku projām lejā kādus, es nezinu, 200-300 metrus. Lai apdedzinātu stutēm galvu stutu baļķīšiem, tāpat pa šīm pašām kaudzēm sameklēju visādas sakautušas kārklu saknes, visādas savas sprunguļas. Lūk, sanāca vesela ķerra. Apdedzinām baļķu galvas siltumnīcas sānu balstiem. Re, skaistums arī apdedzināts. Lai tik ātri nesabojājas. Tur vēl izdeg malciņi. Ātri gan bija jārīkojas, vēl bija jāgroz tā kā tās desiņas uz uguns šitie baļķīši. Lai viens nesadeg vairāk, viens mazāk. Sestdienas vakars, šodienai tā kā pietiks svētvakars, rīts svētdiena. Pamazām pacietīgi izdarīts diezgan daudz. Mežonīgais dārziņš sagatavots. Nākošai stadijai siltumnīcas uzsliešanai. Nevaru vairs parunāt, nogurums, ojoj, šovakar būtu tā kā jāiet pirtī. Lieliski, kad arī mazā bedrīte, ko ierakām, ir piepildījusies pilna ar ūdeni augstāk. Līmenis ir augstāks nekā tur tajā līdzās esošajā Pūru ezeriņā, diķī. Atliek paraktiņu lielāk un siltumnīcā vienmēr būs ūdens priekš laistīšanas.